Barrier breaking session notiek katru gadu, vienreiz gadā, bet mēs domājam to mainīt un taisīt biežāk, varbūt divas reizes gadā, jo tā bija ļoti, ļoti vērtīga sesija uzņēmējiem. Mums sanāca savākt labas komandas ar ļoti dažādiem ekspertiem no dažādām jomām. Katram uzņēmējam bija iespēja dabūt viedokli ne tikai no vienas jomas. Piemēram, ja tā ir kaut kāda marketinga jautājuma problēma, tad bija ne tikai marketinga speciālisti, bet arī cilvēki no MCR, no finanšu departamenta, no sporta departamenta. Tāpēc tas viedoklis bija diezgan plašs. Tagad joprojām tie padomi, kas tika saņemti no padomdevējiem, tiek realizēti, strukturēti, uzņēmēji sāk veidot plānus, kaut kādi jau tika izmantoti, piemēram, Ulubele. Viņam tagad atklāsies cilvēcības skoliņa, un kā viens no padomiem bija, kā veidot baneri, ko tur likt, un tas jauni izveidotais baneris bija jau ar padomdevēju idejām, ar to, ko viņi ieteica. Man vispār ļoti patīk šī kustība, sociāla uzņēmēja kustība kā tāda, un tādēļ man likās, ka es reāli varu dot savu ieguldījumu, lai šie aktīvisti, gribas teikt, sociāli uzņēmēji, lai viņi varētu turpināt iesākt to, un iespējams ar domu, ka mana iesaiste var palīdzēt viņiem atrast atbildes uz jautājumiem, kas viņiem ir ļoti svarīgs. Man likās, ka es piedaloties pati gūšu gandarījumu no tā rezultāta. Un tas ir galvenais iemesls. Arī mēs nenonācām līdz pašam galamērķim. Mēs noteikti iedavām struktūru, domāšanas veidu, drīzāk struktūru, iedavām struktūru, kuru izmantot, domājot tālāk un risinot tālāk. Es domāju, ka uzņēmējiem bija daudz lielāka skaidrība par to, ko viņiem tālāk vajag darīt. Šādas sesijas patiešām viens ir tas, ka viņas palīdz mums pašiem labāk apzināties, ko mēs zinām, un ka tā ir ļoti liela vērtība citiem cilvēkiem. Dalīties ar savām zināšanām, dalīties ar savu pieredzi, un ja vēl tas rezultāts ir tāds, kas visai sabiedrībai nes labumu, tas patiešām ir ļoti liels gandarījums, un tā sajūta, to nevar nopirkt ne par kādu naudu, ka mēs dalamies savā intelektuālajā, emocionālajā bagātībā un bagātinam tādā veidā arī citus. Sveiki, mani sauc Antons, un Reach for Change aktivitātēs piedalos ne pirmo reizi. Un šoreiz arī izdomāju piedalīties, jo man patīk iesaistīties, man patīk būt aktīvam, patīk dalīties ar savu pieredzi. Un es domāju, ka tā ir arī lieliska iespēja apvienot savu darba laiku ar kaut ko, kas palīdz sabiedrībai kopumā. Es domāju, ka nav pārāk daudz tāda iniciatīva, kur tas ir iespējams. Tā pirmā sajūta bija, bet ko tad es varu palīdzēt? Kā tad es varu ar savu padomu, vai tad es esmu tāds eksperts? Un te es sapratu, tā būtība bija, nav jau jābūt ne biznesa ekspertam, ne kādam politiķim vai kas, vienkārši skatam no malas, jo bieži vien cilvēks tajā savā projektā ir tik ļoti iekšā ar acīm, galvu, visu ausīm, un viņš vairs neredz no malas. Un mēs vienkārši mēģinājām tieši to arī darīt. Palīdzēt, dot kādu padomu, un ja tas palīdzēja, tad man ir tikai liels prieks par šo veltīto laiku. Patiesībā es tāpat padomāju, mēs bieži braucam kā mēdīji uz visdažādākajiem pasākumiem, un mēs runājam par šādām lietām, bet tā, ka mēs būtu paši arī tās dalībnieki, tā gan mums ļoti reti sanāk. Tā kā es biju priecīga par šādu iespēju, tas bija arī man kas jauns. Tāpēc, ka tas ir svarīgi. Tāpēc, ka noteikti tā mēs varam palīdzēt arī varbūt cilvēkiem, kam ir vajadzīga šī palīdzība. Nesēdēt vienkārši malā un skatīties, bet tiešām iesaistīties un kaut ko darīt. Man pašam tas ir interesanti. Teiksim, redzēt un arī mācīties no cilvēkiem, kas nodarbojās tieši uz sociālo uzņēmējdarbību. Un noteikti gribējās arī palīdzēt savu pieredzi, kas varbūt nav tā lielākā, bet kaut kā noteikti varēja palīdzēt. Man patīk piedalīties projektos, man patīk palīdzēt, man patīk uzzināt kaut ko jaunu un piedalīties prāta vētrās un nedaudz arī izkāpt ārā no savas komforta zonas. Prāta vētras vienmēr ir noderīgas, jo tur var dzimt jaunas idejas, varbūt pat arī kaut kas ne ļoti unikāls, bet tomēr priekš tā, kurš saņem šo informāciju, viņam tas ir kaut kas jauns un cits skatu punkts un noderīgs. Ja mēs gribam dzīvot labākā pasaulē, mums ir tomēr jācenšas kaut kā ietekmēt to plašo pasauli. Un tas sociālās aktivitātes, tas ir tas, kas tieši to dara. Jā, es kā padomdevējs, jūtos kā priecīgi, ka tas bija vērtīgi arī man, jo es saku, ka tas iegūms ir tas, ka es jūtu, ka es
uzlabojis šo pasauli uz labāko pusi un kaut nedaudz, bet, nu, vismaz, jā.